Labvakar, dāmas un kungi no Valmieras Olimpiskā ledus centra. Labvakar! Esam ieradušies uz Erste elites divīzijas Valmieras mājas spēli. Tā pirmās divas spēles ar, es nezinu, varbūt Tervets Bekšits nedaudz ilgāk atpūtās, jo viņi ātrāk pabeidz savu pusfinālu. Tikmēr spēle sāksies jau, bet Valmiera tikmēr bija uz spēles tāda asas nots, varbūt tas arī bija tas rezultāts. Bet tikmēr vēl joprojām ir vairākums 50 sekundes, un te 2-1. Andersons pa labo pusvedos piespēle, Andersons met pats vārtī! Numur 26 Roberts Andersons atklāja spēles ar rezultātu spēlējot mazākumā. Jā, 47 sekundes atliek vairākums, un jā. Nedod šeit augšā, atrod otrā pusē, te Paškausks no vārtu priekša vārti! Kas par izspēli? Pilnīgi brīnišķīgi. Prieks skatīties par Tervets Bekšits. Saspēle uzbrukuma zonā, 1, 2, 3 piespēli. Krūklīts teicam spēlē, un tur Ozoliņš labi meklē uz labu priekšu. Jākauļevs lauzīsies vārtu priekšu, tieši tā. Un vārti! Valmiera! 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 Es teikšu tā, viss izdarīja Aleksējs Jākauļevs, bet gala punktu pielika Kalniņš, numur 77, protams. Ledus laiks mums vēl ir 5 minūtes. Ripu Bušs met pa vārtiem vārtī! Un varam redzēt, kā tervetnieki gavelē. Numur 88 Artūrs Bušs. Otrie vārti šodien. Sēžās virsū, Sprukts daba un Ripa uz Jākauļevu. Un te būs metiens, kur Ripa. Un tagad ir vārtī! Numur 88 Artūrs Bušs. Artūram Bušam hat-triks. Tāpēc Neldo cepars. Jo lielākā daļa cilvēki ir bez cepurēm. Nav vairs ziema. Bet Ripa tiek raidīta tukšos vārtos. Rezultāts 4-1. Tervets Bekšits izlīdzina sēriju, panākot 2-2.